Esiet sveicināti! Šodien zem lupas betons es sarunāšos ar Rolandu Cepurīti, kas ir viens no atzītākajiem betona ekspertiem Latvijā. Runāsim par betona nozari Latvijā un kaimiņu valstīs, jaunākajām betona tehnoloģijām un svarīgākais, vai sasniegsim nulli oglekļa emisijas, būvējot ēkas no betona. Sveiks, Rolandi! Sveiks, Artur! Sveiks, skatītāji! Īsais stāsts par tevi. Es tevi zinu kā cilvēku ar lielu mīlestību pret betonu, arī kā zinātnieku. Tev ir tādi amati kā valdes priekšsēdētājs Latvijas Betona Savienībā, tehnoloģija direktors Primex un asociētais profesors Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitātē Trondheimā. Bet ko tu saki pats par sevi un ko tu teiktu cilvēkiem, kas nav saistīti ar betona nozari, ko tu dari šajos amatos? Man, protams, ir ļoti aizņemta darba diena. Tas pamatdarbs man ir, kā tu pieminēji, tātad Primex betona tehnoloģija direktors, kur tur manā pārziņā ir ļoti plašs jautājumu loks, jo Primex nodarbojās gan ar savu veidu betona ražošanu, gan betona piedevu ražošanu, gan betona konstrukciju projektēšanu, gan arī ar viņu ieklāšanu un izbūvi. Un varbūt tas, kas ir mums tāds īpašs, ka mēs strādājam gan jebkur pasaulē. Un līdz ar to ļoti tāda internacionāla vide un ļoti dažādi jautājumi nāk priekšā ar to, ko mēs tur saskaramies. Un, jā, tā skaitā tur mums ir liels uzsvars uz betona vidas nospiedumu. Un, protams, tādā aizņemtā darbdienā cilvēks var nogurt un tāpēc, lai no tā kaut kā atpūstos, tad es nodarbojos vēl ar citām betona saistītām aktivitātēm. Esmu arī pats pabeidzis Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāti, un jau īstenībā šobrīd man 5. gads kā asociētam profesoram tur ir. Jā, tas nav pilna laika darbs šobrīd, tas ir tāda daļais slodze, bet tas ir veids, kā es nododu savas zināšanas jauniem speciālistiem. Rolandi, vai tās ir lekcijas, ko tu lasi? Tās ir lekcijas, Artur, ko es lasu, un tie ir maģistra un doktora darbi, ko es vadu. Tas ir tās pamatā lietas, ar ko es nodarbos. Un godu pētniecības virzienu, protams, arī man tur ir. Un tad, protams, Latvijas Betona Savienība ar tur. Okay. Un runājot par tavas karjeras sākumu, vai ir taisnība, ka betona nozares rokstārs Jānis Kudiņš no betona pētījuma centra bija tavs pirmais mentors? Jā, tā ir taisnība. Tas nav noslēpums, Artur, un tas jau bija ļoti daudz gadus atpakaļ. Es nemaldos, tad 2006. gadā es uzsāku savu karjeru šajā nozarē pie Jāņa Kudiņas ar citu. Jāni, ja tu skaties, sveicienu tev. Jā, viņš ir bijis mans pirmais mentors. Viņš varbūt arī viens no tādiem nezināmiem faktiem man ir iemācījis nomērīt konas nosēdumu betonu. Bet varbūt, ko tu vērtīgāko esi paņēmis no viņa? Tagad šis varbūt tas arī pats viņu nokristīja par rokstāru kādu laiku atpakaļ, un man liekas, kāpēc es tā darīju, ir, ka Jānis ir cilvēks, ko nozarē cilvēki ierauga, viņš reiz smaida, viņi pazīst, viņi iet klāt un grib aprunāties, un es domāju, ka viņš to ir panācis ar tādu smagu darbu un cieņpilnu attieksmi pret cilvēkiem, jā, un tas, ko es ļoti spilgti atceros, kad tajā laikā, kad es sāku darboties, tad es dzīvoju vēl pie vecākiem, studēju, un es dzīvoju tieši vienu luksuforu no betona rūpnīcas, kur mēs abi strādājam. Jānis tajā laikā dzīvoja Brocainos un strādāja Rīgā, un viņam bija jābrauc pāri pa 100 kilometriem, un man vienmēr bija liels kauns, ka es atbraucu uz darbu pēc viņa. Tas bija diezgan regulāri, jā, tagadījās. Un kā ir ar nākamo paudzi? Vai tu redzi, ka ir sekotāji un tādi nākamie Rolandi Cepurīši? Es gribētu cerēt, ka nākamie Rolandi Cepurīši ir. Un es noteikti gribētu vērtēt to tā, ka situācija pie mums ar jauno censoņu esamību ir labāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Un es domāju arī tāpēc, ka mums ir tāda jauna un sparīga komanda Latvijas Betona Savienībā, kas varbūt tā kā tramplīns jaunajiem, un mēs viņus tur sākam ieraudzīt. Es gribētu ticēt, ka nākamais Rolands Cepurītis kaut kur šobrīd mēra konus vai varbūt jau vienu pakāp tālāk. Betona vēsture ir gana sena, un ir liecības arī 14 gadsimts pirms mūsu ēras par betona izgatavošanu.
Un tā laika būvnieki bija sapratuši, ka var samaisīt vulkāniskos pelnus ar kaļķu un ūdeni, var iegūt kaut ko ļoti līdzīgu betonam. Un par tādu betonu, ko mēs mūsdienās pazīstam, var saistīt ar Portland cementu izgudrošanu, kad 19. gadsimta sākumā angļu mūrnieks un izgudrotājs reģistrēja savu mākslīgā akmens izgatavošanas patentu. Un jau tā paša gadsimta beigās sāka ražot cementu Latvijā. Sākotnēji tas bija importēts kaļķakmens. Tad ar šo mēs varam uzskatīt, ka modernā betona industrija ir Latvijā aizsākusies. Savukārt UPB grupā ietilpstošais MB Betons jau betona nozarē darbojas 26 gadus. Bet, Roland, kā tu esi nonācis tieši, kas ir tas, kādēļ tu nodarbojies ar betonu? Jā, varbūt man tā kā nonākšana un nodarbošanās, tas kā divi dažādi virzieni, jo nonācis pavisam nejauši. Nonācis tādā veidā, ka tas bija, manuprāt, pirmais kurs. Es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē par būvinženieri, un studijas bija interesantas. Man viņas nelikās tik ļoti sarežģītas, tā kā es varu visus aicināt, kas vēl nav izlēmuši, droši dodieties tur. Un es gribēju kaut ko vienkārši pastrādāt papildus studijām, lai tā kā savu finansiālo situāciju uzlabotu. Un tad es ieraudzīju, ka vienkārši bija pielikts sludinājums pie sludinājuma dēļ, ka meklējam kādu, kas varētu strādāt betona laboratorijā. Un tur varēja strādāt nepilnu laiku, paralēli studijām, bez priekšzināšanām. Es teicu, ok, es tūlīt noņēmu no sienas to sludinājumu, lai neviens cits neaiziet, un tad aizgāju aprunāties. Un īstenībā es atceros, ka tas galvenais iemesls, kāpēc man paņēma, jo es biju mieru strādāt sestdienā. Un pārējie kandidāti, kas bija vecākos kursos, es biju tikai pirmajā kursā, nebija gatavi. Tas bija tā kā tas viss aizsākās. Un kāpēc es paliku? Manuprāt, es paliku tāpēc, ka, ja pirms salīdzinu, tā kā mēs skatāmies to būvniecību, un es kā studēju par būvinženieru, kur ļoti daudz bija pa aprēķiniem, tad aprēķini man likās tādi dziļi teorētiski. Es kaut ko aprēķinu, es uzbūvēju, un es nekad nezinu tieši, cik droši tas bija. It kā mājas mums nebrūk, viņas ir droši vien ļoti drošas, bet vai es to biju aprēķinājis optimizēti, neoptimizēti, es nekad nedabūju to pārbaudīt. Savukārt betons, tu uzprojektē betonu sastāvu, tu viņus samais kopā, tu jau redzi tā kā momentāli, kādas viņam svaigās īpašības, pēc 2, 7, 8 dienām, kādas sacietējušās, es ātri redzēju rezultātu, un tas man ļoti patika. Bet tagad daudz runā par koka izmantošanu būvniecībā, vai tu redzi, ka betonam ir nopietna konkurence? Es personīgi to neredzu. un kā Latvijas Betona savienības pārstāvis, protams, es teiktu, ka betonam nopietnas konkurences nav. Protams, nevajag arī tā kā, es domāju, grib kaut ko tā kā salīdzināt, tad nevajadzētu smādēt, vajadzētu vai kritizēt vai objektīvi salīdzināt, jā. Un, manuprāt, ir skaidrs, ka manuprāt, tu arī pats minēji, ka betons ir otrs lielākais pēc apjoma materiāls lietotais pasaulē aiz ūdens, tad mēs nevaram ar koku konstrukcijām aizstāt ļoti lielu daļu infrastruktūrā, kā tiltos, tuneļos un arī, kur to pielieto ceļos. Protams, ka tur betonu aizstāt ar koku pat nevar izskatīt. Kaut kādos pielietojumos jā, bet, protams, kad ir savi izaicinājumi saistīti ar mēslu risinājumiem, ar ugunsdrošību. Tā kā, mēs betonu vidē neesam nobijušies, ar to es varētu tā teikt. Tad betona īpašības joprojām ir augstā līmenī. Un īstu konkurentu betonam šobrīd viennozīmīgi nē, un Artūrs gribētu uzsvērt, ka, lai arī kādas kokēkas mēs būvēsim, pamati tāpat būs no betona. Labi, kā tu raksturotu betonu nozari Latvijā? Varbūt ir tev kādi interesanti fakti un skaitļi, kā mēs salīdzinamies ar kaimiņiem? Par tiem faktiem es tomēr gribētu pateikt, ka Latvijas betona nozare ir ar labu eksportspējīgu potenciālu, varbūt arī salīdzinām ar kaimiņiem, jo mēs ļoti daudz eksportējam cementu, tā skaitā cementu ar samazinātu vidas nospiedumu, mēs daudz eksportējam betona konstrukcijas, un mēs pat eksportējam betona zinātību. Tā kā es gribētu teikt, ka tādā betona tehnoloģiskās attīstības un eksporta potenciāla ziņā Latvija noteikti ir priekšā kaimiņu valstīm. Un savukārt
Tad tu minēji arī, kad par modernā betona aizsākumiem 19. gadsimta sākumā, tad šobrīd pasaule nonākusi tur, kad, ja mēs uz tiem skaitļiem, kas ir pieejami, paskatāmies, kad aptuveni uz katru cilvēku, kas mums pasaulē ir, mums ir daudz miljardi, tad gadā tiek saražots aptuveni 0,5 tonu cementa, ja mēs tā izdalām uz visiem cilvēkiem. Un kāds varbūt sadalās vairāk pa pasaules geogrāfijām ir, ka Ķīnas un tas reģions, kas vēsturiski ir ļoti, ļoti attīstījies pēdējās 10 gadēs, tagad, protams, arī bišķiņ piebremzējās, tad viņiem tas rādītājs ir pat 1,5 tonnas. Un savukārt Āfrikas reģionā tas rādītājs savukārt ir tikai aptuveni 0,15 tonnas. Un tad Eiropa ir kaut kur starp Āfriku un vidējo rādītāju, ko ļoti ietekmē Ķīnu, un tad Eiropā vidēji ap 350 kilogramiem uz vienu cilvēku. Tie dati, uz ko mēs esam varējuši paskatīties, tad Baltijas mērogā ir, cik tad pēdējo 5 gadu vidējā griezumā Latvijā un Igaunijā, piemēram, ir. Tad Latvija vidēji nevis saražo, bet patērē uz vienu iedzīvotāju aptuveni 230 kilograms cementa, un Igaunija ir augstāka. Tad kopējais cementa apjoms līdzīgs, bet tā kā viņi ir mazāk, viņi ir kādiem 500 000 mazāk iedzīvotāji vai tajās robežās, tad viņi ir tuvāk Eiropas vidējiem līmenim ap 350 pašiem kilogramiem. Un tad betonā tas būs Latvijā un Igaunijā aptuveni vienāds kopējais apjoms ap 650 000 kubikmetri transporta betona tiek saražots. Un, protams, arī tas cements tur tiek iztērēts citās jomās. Un tad šeit nav iekļauts saliekamais dzelzbetons. Okay, tikai šobrīd tas betons, ko saražo rūpnīca, aizved uz objektu. Jo jāsaka, mums nav tāda statistika. Valsts statistikas pārvalde mums nesavāc, un arī citās nē. Un, principā, mums ir tie dati kaut kādā veidā pieejami tikai par cementu apjomu, kas tiek saražots, kas tiek importēts, un arī tas, kas pasaules mērogā tiek uzskaitīts. Bet, ja mēs skatīsimies pa betonu, tur saliekamais, transporta betons, vēl kaut kāda veida betons, tad tādi dati nav, viņas principā var kaut kā aplēst no cementa apjomu. Kā tu redzi, vai betona savienības uzdevumos nebūtu tieši iegūt šos te statistikas skaitļus, lai varētu analizēt nozares attīstību? Jā, mēs esam par to runājuši un domājuši. Tas, ko mēs redzam, ir principā tajās analīzēs, ko mēs esam veikuši, ka tas kopējais apjoms pēdējā 5 gadē nav īpaši mainījies. Līdz ar to mēs varētu varbūt ieskicēt tādu, kur mēs esam tendenci, bet, ja mēs gadu no gada skatītos, tad viņi ir bišķiņ piesaistīti ekonomiskai aktivitātei, bet, tu nebūtu tik daudz, ko analizēt šobrīd. Un arī mums ir valstī kaut kādas tādas industrijas bišķiņ bailes citreiz attiecībā uz konkurenci un tām lietām, un tāpēc arī varbūt uzņēmumi nav tik atvērti vienmēr dalīties šiem datiem. Okay, tad faktiski tie rezultāti, tavuprāt, sakritīs vairāk ar ekonomisko izaugsmu vai procesiem ekonomikā, nevis ar kaut kādiem tehnoloģiskiem izrāvieniem. Es domāju, ka šobrīd tas, ko mēs redzam pēdējās 5 gadus datos, ir kaut kas tam līdzīgs. Vai tu vari pastāstīt par Latvijas betona savienību? Latvijas betona savienība principā ir ļoti veca organizācija. Pirmajā veidolā viņa tika dibināta 1995. gadā. Un tad viņa ļoti daudz gadus darbojās, bet viņa bija vairāk uz tādu brīvprātības principu vērsta organizācija. Un aktīvākie biedri sāka redzēt, ka tas īsti nestrādā. Un tad, jau tuvu 4 gadus atpakaļ mēs nolēmām to pacelt jaunā līmenī un dibināt oficiālu uzņēmumu reģistrētu biedrību, ar domu, ka tur būtu skaidrāki noteikumi, kā mēs viņu varam finansēt, kā mēs varam algot kaut kādus darbiniekus pirmos un kā mēs viņu varam pacelt jaunā līmenī. Un tas mums ir jāsaka arī izdevies, jo šobrīd mēs jau tuvojamies 30 biedru robežai. Tie biedri ir uzņēmumi un akadēmijas pārstāvi, kas ir ieinteresēti nozares attīstībā no visdažādākajiem virzieniem. Tur ir transporta betons, saliekamais dzelzbetons, būvuzņēmumi, akadēmija un citi saistītie uzņēmumi, kas ražo
piedevas, veidņus piedāvā un tā tālāk. Un šobrīd mēs veiksmīgi attīstamies, un mums ir daži arī tehniskās komitejas tur, un kaut kādi dokumenti, ko mēs publicējam, mums ir ikgadējās konferences, ļoti daudz interesantas lietas tur notiek. Un, ja kāds grib vairāk iesaistīties nozarē, tad, protams, laipni lūgti pievienoties mums. Latvijas Betona Savienība gadu organizē betona olimpiādi. Kas tas ir par eksotisku sporta veidu? Mēs gribētu uzstīt, Artur, ka tas nav eksotisks sporta veids, ka tas ir tehnisks sporta veids. Ja? Tāpat kā mēs runājam, piemēram, par autosacīkstēm vai ziemas renes sporta veidiem, tāpat mēs varam sacensties tehniski, mēģinot, tā kā šobrīd tas formāts, vēsturiski formāts īstenībā bija tāds, ka uzņēmumi un dalībnieki, tie varēja būt arī individuāli dalībnieki, kā pirms studenti vai akadēmiķi, mēs sacentāmies, kurš uztaisīs stiprāku betonu. Un, diemžēl vai par laimi, mēs to novedām tik tālu, ka daži dalībnieki spēja izgatavot betonu, kam bija 400 megapaskālu stiprība. Tad tu saproti. Tu tērauda stiprībai. Jā, tu tērauda stiprībai, un tu arī, protams, saproti, ka tas ikdienā lietotais betons ir 10 reizes, vidēji tādā līmenī, kas ir 10 reizes vājāks, un arī tie dalībnieki, kas sāk uzvarēt, bija tie, kas ļoti to fokusējies akadēmiskā veidā, un viņiem bija grūti konkurēt. Un tāpēc mēs pamainījām to konceptu, un šobrīd koncepts ir tāds, kas ir vairāk, sauksim to par tautas klasi, ka galvenais uzdevums ir uztaisīt betonu pēc iespējas tuvāk 100 megapaskālu stiprībai. Tātad tā ir paaugstināta stiprība, ko lielākā daļa betona speciālistu spēj sasniegt, bet viņiem testēšanas dienā, pārbaudot 3 paraugus, jābūt tā, lai standarta novirze no 100 megapaskāliem šo 3 paraugu sēriju ir minimāla. Tas arī uzvar. Cik daudz dalībnieku piedalās šajā olimpiādē? Pēdējos gados mēs pulcējam vairāk kā 10 komandas. Baidos samelot, bet kāds 12-13 komandas mums bija, man liekas, pēdējās sacensībās. Un mēs, protams, ceram, ka tā masveidība kļūs lielāka, jo es teicu, ka mums ir gan jau 30 biedri, tad mēs labprāt redzētu vismaz 30 komandas, plus vēl studentu komandas, tā kā mums ir kur augt. Pie tā rezultāta, ko mēs redzam, ko viņi pasaka par ražotājiem, vai viņiem viegli izdodās sasniegt šo 100 megapaskālu robežu un arī novirzi minimizēt? Es teiktu, ka tas, kas ir iezīmējies, protams, kad katru gadu kāds ir ļoti tuvu. Šobrīd mums, starp citu, UPB grupas uzņēmumi kaut kādus vairākus gadus pēc kārtas jau ir atraduši kaut kādu zelta metodi un ir tie, kas uzvar. Tātad, acīm redzot, ir kaut kādi veidi, kā uzņēmumi spēj uzvarēt ne tikai, kā var iedomāties, kādam paveiksies vairāk, bet arī ar kaut kādu metodiku. Ok, dosimies tālāk. Latvijas Betona Savienība ir izveidojusi betona ilgspējas komiteju, kuru vada mūsu kolēģis Ernests Ozoliņš. Viņš ir vides eksperts betona jomā, un šīs komitejas uzdevums ir apzināt CO2 izmešu industrijas līmeni Latvijā, cik tad vidēji betona ražotāji, ražojot betonu, kāds ir to izmešu līmenis, un arī mērķis ir izstrādāt samazināšanas līmeņus, un ar šo tēmu es gribu arī pāriet pie mūsu nākamā lielā temata, kas ir oglekļa emisijas un zaļais betons. Un, ja runājam par oglekļa emisijām, tad Cementa un betona pasaules asociācija ziņo, ka Portland cementa ražošana, kas ir betona saistviela, rada 7% no kopējām emisijām. Un faktiski, lai saražotu 1 tonu parastā Portland cementa, atmosfērā tiek izmesti ap 850 kg CO2, kas ir vismā ļoti daudz pret 1 saražotā cementa tonu. Un šie te izmeši rada klimata pārmaiņas. Šīs klimata pārmaiņas ir redzamas gan pasaulē, gan arī Eiropā. Redzam dažādas krasas laikapstākļu izmaiņas. Redzam, ka ir karstuma viļņi, lieti, plūdi un arī zemes nogrūmi. Faktiski šis viss
paaugstina arī ūdens līmeni un samazina biodaudzveidību. Lai šo problēmu risinātu, Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti un tādā veidā ierobežot globālo sasilšanu līdz drošiem 1,5 grādam pēc Celsija. Un kas tā oglekļa neutralitāte ir? Pēc būtības tas nozīmē, ka tik, cik oglekļa emisijas tiek izmestas atmosfērā, tikpat tās savāktas. Un mēs redzam, ka Ziemeļvalstīs ļoti daudz valstis jau ir izstrādājuši šos kritērijus betona CO2 samazināšanai. Un, piemēram, Zviedrijā, kur UPB ļoti daudz strādā, jau ir noteikusi gan transferbetonam, gan saliekamajam dzelzbetonam industrijas līmeni un arī 4 samazināšanas līmeņus. Un tad pirmais ir ar nelielu samazinājumu, un tad ejot uz priekšu līdz 4. līmenim. Un, ja mēs paskatāmies kopumā uz visām izmešu samazināšanas stratēģijām, tas spektrs ir ļoti plašs, bet tāds visradikālākais ir, kas saka, nebūvēt nemaz. Un mēs saprotam, ka būvēt ir absolūti nepieciešamība. Ir arī tādas mērenākas stratēģijas, kuras saka, ka izmantojam jau uzbūvēto, pārplānojam vai pārbūvējam nedaudz. Savukārt UPB mēs esam izvēlējušies iet ceļu un būvēt efektīvi, un UPB dzelzbetona jomā ir izdevies sasniegt gan 1., gan 2. un atsevišķiem produktiem arī 3. samazināšanas līmeni, un tad ir atsevišķi projekti, kur klients varbūt ir pieprasījis. Mēs esam spējuši arī ar īpašām aktivitātēm sasniegt arī 4. samazināšanas līmeni, kas pēc Zviedrijas industrijas līmeņa tas ir augstākais. Un tie ir aptuveni 40% no visiem CO2. Un dzelzbetona jomā šis rādītājs ir diezgan augsts, jo tas produktu spektrs ir sākot ar nesošiem konstrukciju elementiem līdz gatavām betona fasādēm. Mēs būtu ļoti priecīgi saukt tādus skaidrus, kā Primex, piemēram, sauc samazināšanu līdz 70%, bet mēs redzam, ka to produktu klāstā, kas mums ir, tas ir diezgan labs un liels rādītājs. Un tad, ja mēs runājam par tām aktivitātēm, kuras tad mēs veicam, tad tās galvenās ir konstruktīvo risinājumu optimizēšana, jeb gudra projektēšana, izvēlēties konstrukciju biezumus optimālus, arī izvēlēties atbilstošo konstrukciju ēkā. Tad arī tādas aktivitātes kā atbildīga piegādātāja izvēle, izvērtējot ar kādiem CO2 rādītājiem strādā konkrētais piegādātājs. Un tad tādas virkne aktivitātes, kas skar ražošanu, tikai zaļās elektroenerģijas izmantošana, ūdens attīrīšana, atkārtot izmantošana, pildvielu atgūšana no betona pārpalikumiem, efektīva stiegrojuma izmantošana, lai samazinātu zudumus un nepieciešamību vēlreiz viņus pārstrādāt. Un arī ļoti svarīgas aktivitātes, kas skar betona optimizēšanu un klinkera aizstāšanu. Faktiski šīs visas aktivitātes arī ir vērstas uz to, lai samazinātu CO2 izmešus. Savukārt UPB transferbetona jomā ir izdevies sasniegt 19% samazinājumu pret, ja mēs paskatāmies uz Zviedrijas industrijas līmeni. Un tas savukārt ir izdevies ar to plašo transferbetona tīklu, kas ir Latvijā nosegts. Un šis transferbetona tīkls ir arī pirmais patiesībā visā Baltijā, kas ir izstrādājis EPD deklarācijas. Lūk, un mēs redzam, gan UPB, gan citi ražotāji pieliek lielas pūles, lai samazinātu, un tie ir diezgan lieli samazinājumi, bet tās nulles joprojām nav. Un, vai, kā tev liekas, Roland, vai vispār ir iespējams sasniegt šo oglekļa emisiju nulli? Tas, man liekas, ļoti labs jautājums, ja, un es domāju, tas arī ir jautājums, par ko mēs sāksim aizvien vairāk un vairāk runāt, ja, jo šī nulles sapnis ir nolikts uz 2050. gadu, un manuprāt, ja, es arī daudzas lielas korporācijas īstenībā bija pateikuši, ka mēs jau gribam 2030. Un varbūt tas tāds tajā brīdī, kad tas tika pieņemts, tad bija, piemēram, viena valde tam uzņēmumam vai viena politiķi, viņi to pieņēma,
Un tagad citiem jāsāk domāt, kā to sasniegt. Jā? Un, piemēram, varbūt arī var atzīmēt daudzām lielām korporācijām šobrīd tas 30. gads nāk ļoti tuvu. bet kā to sasniegt, viņi nezina. Un tad arī sākās tur kaut kādas tur CO2 kvotu pirkšanas, ka kāds iestāda mežu un mēs tikai samaksājam un turpinam piesārņot. Jā? Tad attiecīgā uz betonu, protams, kad uz papīra, tā kā paskatoties, jā, es domāju, varbūt es saprotu, kad mēs varam skatītājiem parādīt, jā, šo tā saukto ceļvedi, jā, no tās tavas pieminētās organizācijas, kā tur nokļūt, jā, un mums tur ir virkne aktivitāšu, jā, es ceru, ka mēs ar tevi par viņām parunāsim drusku sīkāk par katru, bet atbildot tā kā vienā vārdā, tad, protams, uz papīra vai no teorētiskā viedokļa tās aktivitātes ir reāls, viņas nav, viņām ir kaut kāds līmenis, kurā viņas ir ieviestas, vai mēs ticam, ka viņas ir ieviest, bet, es domāju, mans lielais tāds varbūt tā kā jautājums par šo visu ir, vai tas temps, kurā mēs ejam, ir pietiekami ātrs, un vai mums tiešām vajag tikai tādu teorētisku sapratni, vai mums jādomā par vēl ļoti daudzām lietām apkārt, lai tas notiktu. Un kas tās būtu galvenās lietas, lai mēs virzītos un sasniegtu to 2050. Gadā? Es domāju, ka tur ir tādas divas lietas, ko es gribētu izcelt. Viena, protams, ir tā, vai mēs spēsim par to samaksāt. Jo protams, daudzas lietas, varbūt arī ne tāpēc, ka viņas ir zaļas, vienkārši tāpēc, ka viņas ir jaunas, tad piemēram, tā paša oglekļa uztvēršanas tehnoloģija, viņa ir diezgan dārga, gan viņu gan uzbūvēt, gan pēc tam operēt, un, kamēr nav tāda skaidra regulējuma no tirgus puses, lai tiešām par to kāds vairāk maksātu, un tas kāds tad būtu vai nu valsts vai privātie pasūtītāji, tikmēr, man liekas, tas temps būs tāds diezgan lēns. Un otrs jautājums, vai tai valstīm privātiem pasūtītājiem būs nauda, jo daudz šie lēmumi, man liekas, kas tikuši pieņemti bija pirms Covid, pirms kardarbības Ukrainā, un tad Eiropas Savienībai bija daudz vairāk naudas, un šobrīd viņas ir daudz mazāk, un jautājums, vai mēs varēsim to tempu, kas mums vajadzīgs, atļauties. Otrs aspekts, man liekas, kas ir svarīgs, vai mums tiešām būs pietiekami daudz speciālistu. Jā, jo, manuprāt, tai betona nozarei, mēs skatāmies klimata neutralitāti, tieši betona nozarei, tas speciālistu zinātību apjoms, kas katru dienu būs jāpielieto, salīdzinot ar šodienu, ar ideālo situāciju pēc 5, 10 un vēl vairāk gadiem, mums vajadzēs tos speciālistus daudz vairāk. Un es neesmu droši, ka mums viņi būs. Varbūt var noraksturot, kādas tieši speciālistus tu redzi, ka vajadzēs? Es domāju, ka vajadzēs betona, mēs viņus tautā Latvijā saucam betona tehnoloģiem. Ar tādu plašas redzesloku, kas spēj izprast gan kā projektēt betona sastāvu, gan kā tā sastāva projektēšanas nianses ar daudziem jauniem materiāliem, jauniem cementiem, jaunām saistvielām, piedevām, kā viņas ietekmēs būvniecības procesu, betona ilgisturību. Un problēma tā, ka šādas speciālistus tādā programmiskā ziņā principā ne pasaulē, Eiropā īsti negatavo. Viņi vairāk kaut kā rodās praksē, atvasinoties no ķīmijas, betona, tā kā ķīmijas būvinženieru vai ģeoloģijas speciālistiem, bet viņi netiek gatavoti. Jā. Varbūt tu vari pieminēt kādas efektīvākās metodas, jo viss jau nav vienlīdzīgs. Kāds tu izcelt? Viss nav vienlīdzīgs, jā, un es domāju, mēs varētu varbūt iziet cauri tam ceļvedim no pieminētās organizācijas, kas saprotu skatītāji var redzēt, jā. Un tad, ja mēs skatītos tajā ceļvedī, tā kā ejot vienkārši no augšas, jā, tad pirmais mums ir tā tad projektēšana un būvniecība. Un man šķiet, ja mēs paskatāmies arī tajā kopējā iespēju sadalījumā, jā, kā te ir novērtēts, ko tur var sasniegt, lai nonāktu pie tās klimata neitrālās situācijas, tad te mums ir veseli 22%. Un es teiktu, ka tas, mans gan padoms Artur tavai organizācijai, gan varbūt arī citām organizācijām, ka, manuprāt, mēs ļoti daudz fokusējamies uz to zaļo betonu, zaļajām saistvielām, kas ir pareizi.
Bet tas, protams, ir kaut kas ir atkarīgs vairāk no cementu ražotājiem, no šo saistvielu ražotājiem. Un tur jebkurai organizācijai būtu ieteicams maksimāli sekot līdzi, būt gataviem, saprast, kā to paveikt. Bet šī projektēšana būvniecība lielākoties atkarīgs no katra paša, no arhitekta, no projektētāja, no ražotāja. Un šis ir jūsu rokās, Artur. Šis ir tas, ar ko jūs varat spēlēties, un šis ir tas, kas vēsturiski ir tāds slavens teiciens, ka, ja būvinženieris projektētu lidmašīnu, viņi nekad nepaceltos, jo viņi būtu tik smaga, tur visur būtu drošības koeficients uz drošības koeficientu, un beigu galā tur būtu daudz lielāks vidas nospiedums, nekā viņam ir jābūt. Man liekas, ka tas mainīsies. Jā, bet faktiski iegūms no projektēšanas optimizācijas būtu samazināt šķērsgriezumus vai samazināt nepieciešamo stiegrojumu apjomu, izvēloties pareizo konstrukciju, arī pareizo, piemēram, un efektīvāks būvmateriāls, piemēram, augsts veiktspējas betona. Jā, bet runājot par biezumiem, mēs jau bezgalīgi nevaram samazināt biezumus. Mēs tur nevaram nonākt tikai ar šo līdz 0. Tāpēc mums arī te ir novērtēts uz 22% šis te iespējamais samazinājums. Bet tas arī ir diezgan, tas jau ir izaicinoši. Ja tu aizies šobrīd pie jūsu projektēšanas vadītāja un teiks, es gribētu šito te dobo paneli tagad lūdzu man pa piekdaļu plānā tām pašām slodzēm. Vai labāk uztaisi vēl bišķi lielākām, lai mums ir vēl lielāka efektivitāte. Tā jau nebūs vienkārši diskusija droši vien. Līdz tam ir jānonāk. Bet, es domāju, ka betona konstrukcijas šobrīd ir ļoti drošas, iespējams, viņas pārāk drošas, un mums ir jāskatās tajā virzienā, kā optimizēt lietas. Jo, principā, mēs rēķinam visu, tāpat kā mēs rēķinājām 1950. vai 60. gadā lielākoties. Ja? Es, protams, negribu tur norādīt uz jums vai uz kādu citu, bet uz to ir balstīta mūsu būvnormatīva šobrīd. Jā, bet elementu analīzē ļoti daudz izmanto galīgu elementu metodas, kas ir daudz efektīvāk nekā iepriekš izmantotās roku aprēķini. Kā es domāju, tur ir jau solis uz priekšu un ir vēl potenciāls. Jā. Es domāju, ka tur ir daudz potenciāla. Un te mēs atkal nonāksim pie speciālistiem. Jo, ja mēs gribam projektēt efektīvi, tad projektētājiem ir ļoti labi jāsaprot, kas tur notiks, gan no teorētiskā viedokļa, gan no praktiskā viedokļa. Jo, principā, ja kurš drošības koeficients, viņi var nosaukt arī par nezināmā koeficientu. Visu, ko es nezinu, uztaisam 2 reizes vairāk, tad jau turēs. Varbūt ejam tālāk. Ejam tālāk, jā. Tad nākamā, varbūt tas ir tāds, es gribētu viņu salikt tādā blokā, tad tas bloks ir tātad efektivitāte betona ražošanā, ietaupījumi attiecībā uz cementu un citām saistvielām un ietaupījumi klinkeru ražošanā. Un šis viss ir saistīts ar to, par ko mēs ļoti daudz runājam. Mēs runājam par zaļo cementu, par cementu aizstājošo vielu pielietošanu, varbūt atzīmēt varam klausītājiem, tad parasti Latvijas kontekstā mēs runājam par tā sauktiem domnu sārņiem un pelnu putekļiem, varbūt piezīmēsim, ka pelnu putekļi tas ir tā sauktais fly ash, un arī mazākā mērā silīcija putekļiem. Šeit, Roland, mēs vienmēr, kad analizējam kādu no samazināšanas metodēm betonā, mēs vienmēr skatāmies 3 aspektus. Tas ir pirmais, cik metode ir efektīva, cik izmaksas ietilpīga ir šī metode, un tad ir kāds ir ilgtermiņa potenciāls. Jo tevis pieminētie gan domnu sārņi, gan arī plājaši, tās metodas ir relatīvi lētas šodien, pietiekami arī efektīvas. Savukārt tas ilgtermiņa potenciāls. Mēs redzam, ka tad, kad pārstās kurināt ogļu elektrostacijas vai arī, kad brīdī varbūt pārdalīs no metalurģijas CO2 izmešus arī uz domnu sārņiem, tie mūsu šobrīd pieņēmumi par to, cik zaļš betons, tas viss samainīsies. Tā kā, šis, man liekas, ir svarīgs aspekts, ir analizēt. Tas ir svarīgs aspekts, Artur, jā. Jo, principā jau tu saki, kad pārstās kurināt, tad varētu pat nepārstāt kurināt, piemēram, ar oglēm un iegūt pelnu putekļus, bet, ja mēs gribētu sasniegt šo te mērķi, kas te ir iezīmēts, tad mums būtu nevis jāpārstāj kurināt, bet jāsāk kurināt daudzreiz vairāk, jo ja mēs gribētu aizstāt, tātad, daļu no CEM1 vai klinkera ar šīm vielām, tad viņi jau šobrīd nav pietiekami daudz, viņas netiek, tik daudz mēs nekurinam.
protams, mēs sāksim kurināt aizvien mazāk. Jā. Un attiecībā arī tiem domu sārņiem var atzīmēt, ka tas ir metalurģijas blakus produkts, un tur norit ļoti plaša diskusija. Tad var runāt arī par šiem pelnu putekļiem. Jā. Mēs it kā pasakām, ka tas ir blakus produkts, un sakam, ka viņam nav emisiju. Patiesībā emisijas jau kaut kur ir. Un tad bija jautājums, kur mēs viņus tā kā alocējam. Šai te nozarei, jeb šo papildus cementējošo vielu nozarei ļoti jāattīstās, lai mēs varētu sasniegt to, kas te ir. Un tās vielas, kas visdrīzāk jums būs pieejamas pēc 5 vai 10 gadiem, būs pavisam savādākas nekā tagad. Jā. Tā ir taisnība. Varbūt tu vari panalizēt arī tādu diezgan eksotisku metodi kā carbon cure, jeb oglekļa ievadīšana tieši svaigā betonā. Kā tur augies, cik šī metode ir izmantojama? Jā, šī metode, varbūt kas ir šīs metodes tāds lielākais sasniegums no mana viedokļa ir tas, ka viņi ir spējusi ātri kļūt ļoti populāri, jo tur ir vajadzīgas salīdzinoši mazas investīcijas. Tur vajag tikai šo iesmidzināšanas sistēmu un tad kaut kur dabūt to, ko iesmidzināt. Protams, tas, ja mēs arī skatāmies šīs te kartas, šī ceļveža kontekstā, tad tas iegums ļoti maziņš ir, jā, jo tādam tipiskam betonam, ko mēs apskatām, jā, tātad vidējie šie oglekļa emisijas, jā, kas ir vajadzīgs, lai viņu saražot, ieskaitot visus izējmateriālus un tā tālāk, ir robežās starp 200 un 300 kg CO2 uz kubikmetru. Jā. Tad ar šo carbon cure metodu mēs varam samazināt tikai pa kādiem 8, 10 vai 12 kilogramiem uz kubikmetru. Bišķiņ arī grūti nomērīt, kas tur īsti notiek, jā, jo mēs tur iesmidzinām kaut ko betonā, un betonā tāpat ir daudz šī gala produktu karbonizētā, un mēs nevaram īsti nomērīt, jā, jo svaigs betons uzreiz ir kontaktā ar atmosfēru, tur kaut kas karbonizējās uzreiz, un mums nav tik vienkārši pārliecināties, cik tas tā kā ir patiesībā efektīvi, jā. Kuras vēl tur Roland gribētu izcelt metodas? Ejot tālāk, jā, tātad aiz zaļā betona un cementa mums ir oglekļa uztveršana. Oglekļa uztveršana tas ir tas lielākais šeit, jā, 36% atzīmēts. Bet, kā jūs arī redzat kartē, jā, ja mēs skatāmies, kā tiek redzēts, kā viņš tiek ieviests, tad vēl 2030. Gadā ir ļoti, ļoti mazs, jā, un patiesībā varbūt arī, man liekas, ļoti interesanti klausītājiem pastāstīt, kas ir tas izaicinājums tur. Izaicinājums patiesībā ir tajā, ka, ja mēs skatāmies pat ne tikai varbūt cementa ražošana, jā, kas ir diezgan oglekļa emisiju ietilpīga nozara, mums ir arī vēl visas šīs elektrības ražošanas nozares un siltumenerģijas ražošanas, tad tā gāze, kas tur nāk ārā, tas CO2 tur ir diezgan maz. Jā, tātad cementa ražošanā tur varētu būt 14 līdz 30% CO2 tajās izplūdes gāzēs, bet, piemēram, ja mums ir ar gāzi kurinamā spēkstacija, tur ir 4%. Tas nozīmē, ka man būtu tas, kas nāk ārā, viņš būtu jāattīra, man būtu jāspēj dabūt ārā tas CO2 no turienes. Savādāk man būtu tik šausmīgi daudz gāzes, ka man nebūtu kur likt, un tieši šī parasti saucās tā kā angliski scrubbing process, ja dabūt to CO2 ārā no tās gāzes, tas ir tas, kas ir sarežģīts. Un tas, kas ir ļoti dārgs, viņš ir energoietilpīgs. Tieši cementa ražošanas procesā, ja? Jā, jums būtu jāvar tās visas gāzes savākt un tad dabūt to CO2 ārā no turienes. Jā, jums tur, piemēram, var būt tikai 15% viņš. Un, protams, kaut kādas tehnoloģijas eksistē, bet šobrīd mēs te sēžam, Artūr, un šobrīd pasaulē nav neviens pilnizmēra cementa rūpnīcas, kur tas ir ieviests. Ja? Ir plāns šogad Norvēģijā palaist pirmo šovasar, cerams, viņiem izdosies, un patiesībā Latvijā mēs arī esam diskusijās, un ir plāns arī virzīties uz šo brocēnu cementa rūpnīcu tādā pārredzamā nākotnē. Bet, protams, vēl 2030. Gadā būs ļoti maz pasaulē, un kopš 2030. ir paredzēts, ka tas eksponenciāli augs. Bet, tur ir daudz nākamās ražotnes tiks aprīkotas ar oglekļa satveršanu. Patiesībā ir jāaprīko esošās, jo cementa rūpnīcas tik daudz gadā jaunas nebūvē, bet, kad mēs paskatāmies tajā grafikā, mēs redzam, ka no 2030. Gada tur eksponenciāli mainās tas viss. Tas liels nezināmais, jā, vai tas viss pilnā izmērā strādās tā, kā mēs domājam, vai cilvēki pirks daudz dārgāk cementu, jā, tas vēl ir viss mums ir lielā izmērā, industriālā līmenī nezināms. Roland, kas ir nākamie
Mums paliek pāri, protams, kad visi sagaida, ka elektrība paliks zaļāka. Cerams, bet, zin kā, protams, ir arī daudz jautājumu, jā, par visu šos zaļās enerģijas, par vēja turbīnu lāpstiņām, ko darīt ar viņām, ko darīt ar visām elektroauto nolietotajām baterijām. Un, tur ir visādi tādi jautājumi. Un, es, protams, ceru, ka enerģija paliks potenciāls. Tur ir jautājums, kurā virzienā viņi ies. Es domāju, to mums varbūt mazāk jāstrauc. Interesants tāds lietas kā karbonizācija, Artūr. Šis ir interesants temats. Jā. Vai jūs kaut kā ņemiet vērā karbonizāciju, kad jūs rēķināt savu CPD šobrīd? Šobrīd, ja nemaldos, neņemam vērā. Mēs vienīgais karbonizāciju ņemam vērā projektēšanā, jo tas ir tas, kas degradē betonu, CO2. Tas īstenībā diezgan interesants aspekts ar to ir, jo labi, īstenībā šeit kārtēji daudz nepalielinās pa gadiem tā karbonizācija, bet karbonizācija principā nozīmē, ka tajā brīdī, kad tā karbonizācijas fronte nonāk pie stiegrojuma, tad mēs zinām, ka nebūs vēl pārāk ilgs turpināt kalpošanas laiks. Un no tāda viedokļa mēs negribētu noteikti viņu palielināt. Bet lielāks jautājums šeit ir, vai mēs varam pierādīt, ka viņi vienmēr notiek, jā, tādā līmenī, jo mēs pirms sēžam, mums te viss ir nokrāsots, apklāts, un tur īsti CO2 jau netiek klātam betonam. Jā, te es teiktu, ka tieši ir jāpalielina eksponētā betona pielietošana. Visur, kur tas ir iespējams, gan interjerā, gan eksterjerā, jo, ja mēs lietojam betona konstrukcijās, tad, lai notikt šī karbonizācija un CO2 tiktu absorbēts, tad noteikti virsmē ir jābūt redzamai. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti labs punkts. Jā. Es ceru, ka mums klausās arhitekti. Un tad pirmkārt mēs aicinām visus arhitektus lietot vairāk betona un, ja iespējams, tad atklātās virsmās, lai viņi var redzēt. Tas ir skaists materiāls, mēs redzam, mums kur paraugus uz galda. un viņš paliks aizvien zaļāks, ja mēs viņu visiem rādīsim. Roland, bet šis ceļš, ko izstrādājas ir asociācija, ir skaidrs plāns uz papīra, bet kur varbūt zinātnieki skatās? Varbūt tev ir, runājot ar kolēģiem, kaut kas dzirdēts, kāda metode, kur šobrīd vēl nav izpētīta līdz galam, bet kur varētu arī būt daudzsološa. Manuprāt, zinātnieki, tie divi galvenie virsieni tomēr ir, jā, šīs te jaunās papildus cementējošās vielas un jaunu veidu zaļākie cementi. Jā, tas ir bijis kādu laiku zinātnieku galda un aizvien vairāk. Jā. Un, protams, arī šī oglekļu uztveršana. Jā. Vienkārši zinātnieki skatās uz vēl efektīvākām metodēm vai attīsta to tālāk. Jā. Mēs neesam šobrīd nenotiek tāda, nav neviens izdomājis kaut kādu pilnīgi jaunu virzienu, kas šajā te kartē, ko mēs apstājām, nav ietverta. Un, protams, lēnām arī notiek diskusijas par šo nepieciešamību projektēt zaļāk un projektēt efektīvāk. Jā, bet tas šobrīd, man liekas, tā kā vēl atpaliek bija šī no tiem pirmajām divām lietām. Es zinu, ka Primex ir ļoti daudz gadus jau strādājis pie CO2 samazināšanas. Vai tu vari atklāt, kas ir ļāvis sasniegt labus rezultātus? Pirmkārt, ir nepieciešama neatlaidība un vīzija. Jā, un nepadošanās, bet man liekas, ka mūsu panākuma atslēga bija tā, ka, protams, ja mēs skatāmies jau uz šim divām lietām, ko es tikko pieminēju, oglekļu uztveršanu, papildus cementējošās vielas, jaunu cementu, jā, tad tas jau katrā ģeogrāfijā, kur mēs skatāmies, jā, tas ir atkarīgs no tās vietējās situācijas, un viena ir tālāk attīstīta, viena mazāk attīstīta, un mēs izvēlējāmies ļoti agri savā ceļā, paļauties jau uz to, ko es minēju, to, ko mēs paši varam ietekmēt. Ja? Un mēs varam vairāk ietekmēt šo projektēšanas stadiju, ja? Mēģināt labāk saprast, kāpēc tās konstrukcijas kaut kā strādā, kā viņas varētu padarīt daudz efektīvāks. Ja? Tad mēs pārorientējāmies uz citu stiegrojumu, pārgājām no tradicionālajiem armatūras stieņiem uz disperso stiegrojumu. Mēs mēģinājām saprast, kāpēc bieži tās konstrukcijas, un mūsu gadījumā tās daudz plātnes, kāpēc viņas tik ļoti biezas, jo likās, ka viņām jābūt plānākām. Ja? Un izprotot tos projektēšanas principus, mēs varējām ievērojami samazināt, ja, to ieklāšanas biezumu un arī palielināt tempu. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam atkārtot jebkur. Ja? Un tā bija tā panākuma atslēga, ka principā mēs fokusējamies uz to, ko mēs varam ietekmēt,
un uz to, kas viss ir pieejams. Es domāju, ka tāpēc mēs varējām ātri sasniegt tādu augstu līmeni. Noteikti šajā ceļā uz panākumiem noteikti ir bijis arī kaut kas nav sanācis. Varbūt tu vari ieskicēt, kas varbūt nav sanācis. Tas, ko mēs gribētu noteikti uzlabot, mēs arī, protams, skatāmies uz šo virzienu aizstāt pēc iespējas vairāk klinkera un cementa ar papildus cementējošiem materiāliem un strādāt ar maksimāli zaļu betonu. Bet, protams, tas ir tāds tehnoloģisks izaicinājums. Jā? Tas nav vienmēr tik vienkārši. Mēs esam kaut ko sasnieguši tur, bet mēs negribam noteikti, un mēs turpinam katru dienu pie strādāt, lai mēs varētu tikt tālāk. Ja? Un tad, tas ir varbūt arī tas, ko bieži reklāmas bukletos nemin, ka zaļais betons tomēr ir savādāks, ja? un tur ir jāmācās ar viņu strādāt. Faktiski tam arī ir vajadzīgi tie jaunie speciālisti, par ko tu minēji iepriekš. Tas ir tas, kas man satrauc, Artur, ja? ka mēs nespēsim, mēs ātrāk spēsim sarazot daudz zaļo betonu, nekā mēs spēsim viņu izprast. Ja? Jo tas jau nav jau tā, ka viņu nevar, vai viņš ir sliktāks, vienkārši viņš ir savādāks. Ja? Un vienmēr, kad kaut kas savādāks, ir vajadzīgi cilvēki, kas to pārzina. Es arī Latvijā dzirdu ļoti daudz viedokļu kolīzijas, ka dzīvot vai strādāt zaļāk ir dārgi, un ka šeit ir vajadzīgas gan tehnoloģijas attīstības, gan ir jāievieš pārmaiņas, un daudz cilvēki nav tam gatavi. Ko tu tādam vidējam skeptiķim teiktu? Ko es teiktu vidējam skeptiķim? Protams, kad vienmēr ir skeptiķi par jebkādām jaunām lietām. Skaidrs, ka kaut kādas papildus izmaksas vienmēr kaut kam jaunam ir, jā, bet es domāju, ka mums ir šobrīd ir iespēja tomēr, ja skatāmies uz būvniecības virzienu, tad ir iespēja būvēt zaļāk un nemaksāt par to daudz vairāk. Bet, protams, ja tu gribi iet kaut kādu pakāpi augstāk, tad mums ir jāpieņem, ka kad kaut kādas tehnoloģijas tiek ieviestas, tad viņas būs dārgākas, jā, un tā jau jebkas, man īstenībā ļoti labs piemērs, es atceros, nezinu kāpēc, kad es dabūju savu pirmo datoru ar to, ja, tad tas cilvēks, kas tur mūs tā kā apkalpoja, viņš bija daļai pazīstams, un es nezinu, vai tik vecs klausītāji ir, ja, bet kādreiz nebija tā kā tagad, es piemēram tad mēģinu pasūtīt jaunu datoru, un tam man tagad ir speciālists, kas man piemeklē, ja, un tajā laikā bija vai tu pēc 386 vai 486, ja, bija tādi procesoru veidi Intel, ja, tur nebija īsti nekas cits, ko tu varēji nopirkt. Un tad vienam cilvēkam tajā laikā viņš teica, ka viņam bija izvēle, jā, nopirkt māju vai nopirkt to datoru. Un viņš lepni paziņoja, ka viņš nopirkt datoru. Jā, tad, protams, šobrīd datoru var atļauties, vairāk un mazāk lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji. Jā, es ceru, kad izvarēs visi. Un tāpat jau ar šīm tehnoloģijām. Mums ir šobrīd varbūt par kaut ko super labu un super jaunu bišķiņu vairāk jāsamaksā, jā, bet par kaut kādiem tādiem pirmajiem soļiem, nē, tur ir vienkārši jāgrib un jākoncentrējās uz to. Un ja tagad pasparam tādu vienu soli atpakaļ, lai ieraudzītu kopbildi, tad redzam, ka CO2 samazināšana ir tikai viena sadaļa no tādas aprits ekonomikas principiem. Varbūt kāds tu aprits ekonomikas principus varētu izcelt tieši, kas ir lietojami betonam tūlīt? Betonam ir tādas, ja mēs skatāmies uz aprits ekonomiku, jā, tad mēs esam saražojuši betonu, kaut kur varbūt iestrādājuši vai neiestrādājuši, viņš palicis pāri, jā. Tad betons īstenībā ir tādā ziņā diezgan jau gadiem, tā nozara ir gājusi, un arī Latvijas progresīvāk uzņēmumi kaut ko ir ieviesuši, jā, kad mēs varam reciklēt ūdeni, jā, tad visā šajā procesā mums paliek pāri ūdens, un ir diezgan labas un pieejamas tehnoloģijas, kā to ūdeni atkal pielietot betonu ražošanas procesā, kas paliek pāri. Viss betons, kas atnāk atpakaļ no būvlaukuma, ir pieejamas tehnoloģijas, kā viņu reciklēt un tad kaut kā sadalīt komponentēs vai izveidot no viņa jaunas komponentes un pielietot. Un tas noteikti tāds virziens. Un tad, protams, ka mēs esam nolietotās konstrukcijas nojaukuši, sadrupinājuši, tad mums atkal rodās jaunas pildvielas, ko mēs varam pielietot. Jā, varbūt varu pastāstīt, tu man vari pastāstīt, jo esmu dzirdējis arī, ka Dānijā šobrīd ir projekti attiecībā uz saliekamo dzelzbetonu, jā, jo saliekamais dzelzbetons tādā ziņā ir pateicīgāks. Mums ir konstrukcija,
Un ja mēs varam, man tur stāv panelis, es varu to paneli izņemt ārā, kaut kādā veidā novērtēt viņa īpašības un lietot atkal. Kāda jūsu pieredze tajā visā? Man liekas, ka šeit ir ļoti daudz īstenībā iespēju, bet arī tā skaitā izaicinājumu. Iespējas saliekamo dzelzbetonu lietāt atkārtot, man liekas, ir daudz lielāks nekā kaut ko, kas ir iebetonēts. Ļoti, ļoti labs, ja tāds monolītais un saliekamais tāds virziens, kas saliekamais var būt labāks, jo monolīto mēs varam tikai sadrupināt, saliekamais un lietot atkal, ja viņš nav nolietojies. Jā, un šeit savukārt ir svarīgi gan novērtēt konstrukcijas atlikušo kalpošanas laiku, ja tiek izvēlēta kāda donora ēka, tad ir jāmāk novērtēt un saprast, cik ilgi šī konstrukcija varēs tikt vēlreiz izmantota. Un tur ir gan jāapgūst metodas un arī tas jāizmanto praksē, bet kas otrs ir šodien būvējot, ir ļoti svarīgi paredzēt izjaucamību un tos risinājumus, ko iestrādā projektā, izvērtēt arī caur šo aspektu, cik viegli izjaucama būs šī konstrukcija un kāds būs tas potenciāls izmantot arī nākotnē. Vai jums ir pieredze kāda šādi jau no esošos donora ēkas, man liekas, nosaukums donora ēka. Tas gan izvēj kad tu atzīmē, vai tu varētu būt orgānu donors. Tad. Jā, mums, Roland, ir pieredze būvējot mūsu ražotnes ēku. Birojā mēs esam iestrādājuši gan nevis iepriekš izmantot dzelzbetona elementu, bet tieši ķieģeli. Mēs esam no blakus esošās ēkas, kas bija nojaukta, esam sagatavojuši, iztīrījuši, iestrādājuši saliekamajā dzelzbetonā tieši ķieģeļus, bet es redzu arī, ka konstrukcijās ir liels potenciāls. Labi, Roland, ja mēs sasniegsim nulli emisijas un ieviesīsim šos aprits ekonomikas principus, par ko mēs uztrauksimies tālāk? Es domāju, kad es atkārtošos šeit, jo es domāju, mēs uztrauksimies par speciālistu trūkumu, ka mēs būsim gatavi daudz ko darīt, bet vai tiešām mums būs tik daudz zinošu speciālistu. Jo es varētu varbūt tā kā ieskicēt labāk to, ko es domāju šajā vietā. Es pieļauju, ka ja mēs paejam uz nozari, paskatāmies, piemēram, uz betonu tā kā ražošanas nozari un daļai arī iestrādes un betonēšanas nozari, mēs pakāpjamies kādus 30-40 gadus atpakaļ. Ja? Visdrīzāk, pat mazāk mums būtu jāpakāpās. Ja? Tad visur tik lietots viens tipa cements, diezgan rupšs, no rūpnīcas uz rūpnīcu diezgan vienāds. Būtu varbūt kaut kur plastifikators, kaut kur nebūtu pat. Un pildvielas tipiski būtu 2 frakcijas, dabīgā smilts, kaut kāda oļu pildviela. Un mēs pat varētu, ja mēs pakāptos tik daudz atpakaļ, kad mums vēl eksistēja Padomju Savienība, tad varēja droši vien pa visu Padomju Savienību izdrukāt vienu tabulu un ražojiet betonu. Un, mēs viņā paskatītos, tur tā receptēm. Mācību grāmatā. Jā, kaut kas mums sanāktu, vairāk vai mazāk, Tad šobrīd tas jau ir beidzies tagad, un tad, kad tas nonāks, tas ir beidzies tāpēc, ka vienkārši betons kā materiāls, tā kompozītā struktūra, tas ir daudz vairāk frakcijas, daudz vairāk ķīmiskās piedevas, jaunas saistvielas, Un tagad, ejot uz to klimata neitralitāti, tas viss mainīsies vēl vairāk eksponenciāli, vai tiešām mēs būsim tam gatavi, jo, ja tev varbūt, paejot atpakaļ, tev uz 10 rūpnīcām vajadzēja viena tehnoloģija, varbūt tev pietika, varbūt viņš pat bija pa pusē tehnoloģis, pa pusē kaut kāds ražošanas vadītājs, tagad tev katrā rūpnīcā vajadzēs, un tev pat vajadzēs atsevišķiem būvobjektiem, Faktiski, ja es pareizi saprotu, tad tie jaunie speciālisti ir ļoti svarīgi, nepieciešami, lai mēs šo nulles emisiju un aprits ekonomikas principus varētu vispār ieviest. Es teiktu, ja šo skatās kāds students vai kāds, kurš ir kļūt par studentu, jaunie speciālisti, tad, betona nozare ir tā vieta, kur būt, jo, kā mēs vairākreiz atzīmējām, otrais pēc ūdens lietotākais materiāls vai substance pasaulē, milzīga pasaules ekonomikas sastāvdaļa, un es redzu, ka tur būs daudziem ambicioziem cilvēkiem iespēja sevi pierādīt tuvāku gadu laikā. Roland, vai es tev kaut ko nepajautāju, ko tu gribētu vēl pateikt šajā sarunā? Es domāju, mums izvairās interesanti saruna. Es ceru, ka klausītāji novērtēs, varbūt tā kā noslēgumā, tad es gribētu vēlreiz atgādināt Latvijas Betona Savienību. Latvijas Betona Savienība aug un
visiem interesantiem. Jā, mēs esam atvērti. Betona Savienība LV ir tā vieta, kur pa mums var uzzināt, un es aicinātu visus pievienoties un kopā audzēt Latvijas betona nozari, kas, manuprāt, es gribētu atzīmēt, ir ļoti eksportspējīga nozara. Es gribētu, lai cilvēki notic līdz ar manijā, ka tas var būt Latvijas vienredzes. Ja? Protams, mēs runājam daudz par mikročipiem un nanotehnoloģijām, bet betona nozare ir šeit, viņi ir eksistējoši, viņi eksportē šodien, un mēs varētu to tikai audzēt. Paldies, Rolandi. Man liekas, šī bija ļoti interesanta saruna. Paldies, ka pievienojies diskusijā. Un šodien mēs runājām par to, kā ieviest nulles ogļu emisijas betonā. Runājām arī par to, ka nākamā briestošā problēma ir speciālisti, kas šo visu varēs paveikt. Un šī problēma būs pie apvāršņa vēl kādu ilgāku laiku. Un ja būs jūsu atsaucība, tad mēs varēsim šo diskusiju arī paturpināt.